Skutelis ir studijā. Kā var negribēt maksāt nodokļus? Jo valsts ieņēmuma dienests taču jau 98. gadā mums skaidroja, cik tas ir labi. Kur paliek mana nauda? Jūsu drošībai, kundze. Visa? Arī veselībai, kundze. Izglītība, tā arī ir jūsu nauda. Bet pensija? Protams, arī pensija. Bet tad jau iznāk, ka visa nauda paliek man pašai. Jums taisnība, kundze. Jā, daži kadri gan jāatzīst ir pārāk erotiski, vai precīzāk viens kadrs, bet tas ir 98. gads, un tad jau vēl nebija likumības likums pieņemts, un tad likās tāda baļķība. Ir arī jaunākas kampaņas, piemēram, pagājušā gada beigās Olas nofilmēja savu superhītu Nomaksāt, uzrunājot jauniešus. Un vēl arī tika iedoti 200 000 iepriekšējā gada budžetā, kas tika pieņemts iepriekšējā gadā jaunajā budžetā, diviem TV kanāliem, Rīga TV24 un RTV, lai arī tie stāsta par ēnu ekonomiku. Viss it kā ir labi, tikai abām televīzijām skatītāju loks ir mazāks par 1% no visa kopējā skatītāju skaita Latvijā. Un arī Olu klips, lai arī ir labs klips bez šaubām, bet tas ir domāts pusauģiem, kas, protams, nav lielākie nodokļu nemaksātāji, jo pusauģi ir otra lielākā nemaksātāja grupa uzreiz pēc zīdaiņiem, jo valsts budžetā neieplūst gandrīz nekas no zīdaiņu nopelnītās naudas. Ko nemaksājam? Pēc pirkuma vienmēr saglabāju čeku, maksāju nodokļus, lai labotu ceļus. Maniem maksiem vajag tīrus ceļus, manam Lambo vajag gludus ceļus, manai omei vajag veselus ceļus. Man nav kauns no valsts kases. Maksāju nodokļus no 5. klases. Nomaksā, nevis nemaksā. Nomaksā, nevis nemaksā. Nomaksā, nevis nemaksā. Nauda, 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 nauda. Man domāt, ka varētu rīkoties gudrāk un uzrunāt nevis jauniešus, kā tas ir darīts Ola klipa gadījumā, bet jau bērnus. Jo viņiem zināšanas par nodokļiem ļoti, ļoti pieklebo. Un uzrunāt bērnus ar bērniem saprotamām tādām lietām ar attēliem. Lūk, daži piemēri, ko jūs redzat. Ja tu redzi, ka tavi vecāki nemaksā nodokļus, ziņo mums. Vai uzlikt kādu ziņojumu bērnu dārzā. Nomaksā, nevis nemaksā. Vai bērnu spēļu laukumā. Šis cilvēks varbūt tavs tētis. Es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti efektīgi. Ļoti, ļoti efektīgi. Pie visā iepriekš minētā gribētu apgalvot, ka Finanšu ministrija neizmanto visas reklamēšanas iespējas, kas tai ir. Jo kāpēc nereklamējās visās valsts iestādēs un vietās, kas piedara valstī? Lūk, daži piemēri uz Dienvidu tilta, jeb tā sauktā zelta tilta. Šis tilts ir celts par jūsu naudu. Paldies! Uz Brīvības pieminekļa ļoti daudz vietas, kur varētu uzlikt ļoti skaistu uzrakstu Nomaksā. Nomaksāt Tēvzemei un brīvībai.